Laikā, kad iedzīvotājiem aizvien vairāk jādomā, kā iekonomēt, strauji pieaug biblioteku apmeklētāju skaits. Jelgavas novada bibliotekas salīdzinot ar iepriekšējo gadu apmeklējuši par 700 lasītājiem vairāk. Par 50% bibliotekas apmeklējumu skaits salīdzinot ar pagājušo gadu pieaudzis arī Staļģenē. Īpaši iecienīta ir datorzāle, kur bez maksas pieejams internets. Nē, arī uz turieni gadās aiziet, palasam kādu grāmatu. Pārsvarā uz turienējiem. Un ko vairāk no grāmatām meklējam? Tā kaut kādas romānus tā vairāk. Lai gan daudzi jaunākos laikrakstus izlasa internetā, bibliotekāri stāsta, ka gados vecāki cilvēki tomēr iecienītās avīzītes un žurnālus labprātāk vēlas redzēt drukātā veidā. Periodiskie izdevumi 2009. gadam pasūtīti pagājušā gada nogalē, bet vai tie būs pieejami arī janvārī, pagaidām grūti spriest. Ekonomiskās krīzes garie pirksti aizstiepšies arī līdz grāmatu plauktiem, tāpēc atrast jaunākos izdevumus kļuvis gandrīz neiespējami. Pašlaik mēs neesam iegādājušies nevienu grāmatu šogad. Ļoti ceram uz jauno Jelgavas novada priekšnieku, ka viņš mums kādu naudiņu atvēlēs un mēs varēsim arī kaut ko iegādāties. Bet pašlaik šogad nav neviens jauns grāmatas iepirktas. Jaunā Jelgavas novada vadītājs gan skaidro, ka līdz gada beigām bibliotekām jāiztiek ar līdzekļiem, ko šim gadam piešķīrs pagasts. Novadā ir 23 grāmatu krātuves, un katrā no tām situācija ir atšķirīga. Dati rāda, ka dažviet šogad iepirkts pat vairāk nekā 100 jaunas grāmatas. Nākamgad gan tikšot mēģināt situāciju izlīdzināt. Par naudām nākšot budžetā priekšpreses un grāmatu iegādes pateikt neko nevaru, jo es nevaru pateikt, kāds būs nākšot gada budžets. Kā viņš veidosies. Ja? Kad naudas būs mazāk, to mēs redzam no valdības puses, ja būs jāsamazina vēl par 300 miljoniem, tad arī kopīgais budžets būs mazāks. Arī bibliotekām būs, bet noteikti zināma summa viņam tiks dota noteikti. Ja? Novada priekšsēdētājs arī sola, ka jauna biblioteku sistēma netiks veidota un vismaz nākošajā gadā durvis apmeklētājiem vērs visas novada Gaismas pilis.